iespējams, tu dzīvo cauri dzīvē, un tev liekas, ka tavs neveiksmes rādītājs spēlē ir pagriezt uz maksimālo līmeni, vai vismaz dažreiz tā ir, un tu nesaproti, kā no tā tikt vaļā. Ja. Šo sauc par upuru mentalitāti, un visticamāk tev viņa nav. Visticamāk tā ir tikai tam cilvēkam, kam tu aizsūtīji šo, un ja tev atsūtīja šo video, vienkārši fantastiski. Tāpēc, kad šo kanālu skatās tie, kur jau tikuši prom no tās, vai jau zina, ka viņi tiešām var kaut ko mainīt dzīvē. Un tiešām uz labo pusi. Un es esmu bijis šādā stāvoklī, es esmu ticis vaļā no tās, bet vislabākais veids, kā to paskaidrot, ja tu nesaproti, par ko es runāju, ir, ja tu neizgulies kārtīgi, vai tu ilgāku laiku neesi gulējis pietiekami, tev ir tāds jūta, ka viss lietas ir drausmīgs, viss iet lejā un nekas nepalīdz tev, un nekas neiet tev kā plānots. Viss tā kā liekas griezoši un neforši. Un tagad tu izgulies, bieži vien tas pāriet un viss labi, ja? Bet ir cilvēki, kur netiek prom no šīs sajūtas un vienkārši tev liekas, ka, nu dzīvojam, ir atkal slikti, šitas notika, nav. Un te ir tīri vienkārši jautājums. Notiek, pieņemsim, autoavārija. Tur jau tikai neveiksmi, ne? Tur nekādīgi tu jau nevari ietekmēt to. Un tad tas saplīst, un tu tāds domā, ok, tagad man jāmaksā par remontu, tagad man jāmaksā par šito, un viss ir slikti, un es atkal esmu upuris. Kā šo var pārvērst par to, ok, tagad mēs iesim, tagad mēs būsim varonis un vienkārši mauksim caur dzīvē. Bet var tā. Uzprasi jebkurā no šiem situācijām, ko es varēju darīt, kā es kaut ko ietekmēju šeit, kā es varēju mainīt šo situāciju. Un jā, būs brīži, kur tā nebūs, kur tu nevarēji īsti neko mainīt, bet tad tu paskatīsies dziļāk un mēs esam avārijā, mums ir sasista mašīna un tagad mums jāmaksā par remontu. Tad tu paskatīsies, bet es varēju pirms 5 gadiem, kaut vai tikai pirms vairākiem mēnešiem sāk strādāt labāk, dabūt labāk darbu un šis vispār neskārt, nopirksim jaunu mašīnu, nekas. Šādi ir jādomā par lietām visām dzīvē. Jebkurā situācijā, kur tu esi vienkārši uzprasi sev, kā es šeit varētu uzlabot kā es varu mainīt kaut ko, kā es varētu uzlabot šo situāciju, tiešām sevī atrod iekšā, ko es varu mainīt, lai tā nebūtu. Nevis skaties, man dzīve atkal šitā paspēlējusies un īsti neko tālāk nedarīt. Tā kā atrodi sevī katru reizi, kad kaut kas tam līdzīgs notiek, vienkārši jautājumu, es kā persona, ko es varu darīt, lai būtu labāk. Ja tu esi džeks, uzņemies atbildību un atrodi veidu, kā nākošais nebūs tā, vai uzlabot šo situāciju pašu. Bet tas ir viss pēc šī video. Iesaku pašu, ko links aprakstā, tur tīri noderīgi linki. Rītdien ar video, tā kā noteikti nospēj savienot paziņas, un lai es tur arī nospēdīšu gaisā aizsūsomu draugumu. Tie laiks, ka man vajag šis noderēt, un nāc ar mani izšalamies caur atmosfērai.